Nu, ko jau nedēļa klāt, šī jau ir trešā nedēļa, laiks skrien ļoti ātri. Šodien mēs pastrādāsim ar vinyasa jogu. Atceramies, vinyasa jogas laikā mēs visus vingrinājumus darām nedaudz dinamiskāk. Ja? Un pastrādāsim ar visu ķermeni un arī ar līdzsvaru. Iekārtosimies ar paklaiņa līdzdaļā, nāksim bērnu pozā, saliksim kāju īšus kopā un bērnu pozā mēs pastiepsimies ar pleciem. Labo roku mēs pastiepjam uz priekšu, iztaisnojam, un kreiso roku mēs pastiepjam zem labās. Mēs mēģinām tā kā kreiso plecu, kreiso ausi un galvu atbrīvot uz zemes. Iestiepsimies ar pleciem, paliekam mirklīt šeit, noskaņosimies nodarbībai. Uztaisīsim 5 dziļas ieelpas un izelpas. Taisam dziļas ieelpas caur degunu. Un garas ielpas arī caur degunu. Nākošo ielpu labā plauks pastiepties tuvāk krūškuriem. Izvalkam ārā kreiso roku, samainīsimies ar pusītēm. Iztaisnām sev priekšā kreiso roku un pastiepjam labo roku zem kreisās. Atbrīvojam labo plecu, ausi, galvu zemes. Varam vēl vairāk varbūt pastiept kreiso roku uz augšu un paliekam šeit. Turpinam elpot caur degunu. Pēdējā ielpa un izelpa. Pastiepjam kreiso plauku tuvāk krūškuriem, izvalkam labo roku un bērnu poza. Parastā bērnu poza, pastiepies ar abām rokām uz priekšu, pieru. Bijām par plaukstām stiepamies zemē, ceļam muguru uz augšu. Mēs nākam kaķumbos pozīcijā, pabīdamies nedaudz ar celīšiem uz atpakaļ, pustošā sirds poza, ar rokām pastiepamies uz priekšu, pieru uz zemes, paliekam vietli šeit. Ārgurniem stumjam ķermeņa augšējo daļu uz priekšu, atbrīvojam vēderi uz paklaiņa, plaukstas mums pastiepjas tuvāk krūškuru līnijai, zods uz paklaiņa, pēdas atbrīvojas uz zemes un uztaisīsim 3 kobras pozas. Ar plauksām mēs stiepamies zemē un atceļam krūškuru no zemes. Pagaidām pieturamies pie mazās kobras pozas, lai mēs iesildītu muguru. Laikam augšā vēl 3, 2,
Un viena jāpa izelpā pieri uz zemes. Ārplaukstam stiepamies zemē un ceļam kūškuri augšā. Kobras poza. Lēci mums iegās prom no ausīm, turamies šeit. Vēl 3, 2 un 1. Jā, izelpa nākam uz leju. Ārplaukstam stiepamies zemē. Kobras poza. Pēdējo reizīti, turamies. Lēci mums iegās uz atpakaļ. 3, 2 un 1. Jā, izelpa atbrīvojamies. Malači. Nākošajā par plaukstam stiepamies zemē, 500 kūškuri uz augšu un sēžamies stiepam atpakaļ bērnu pozā. Saliekam kāju, īkšķus kopā, pievelkam sēžu pie papēžiem. Ar rokām maksimāli pastiepamies uz augšu pēc paklaiņošajās daļas. Un tad nākošajā par plaukstam mēs stiepamies zemē un āpeļu muguru mēs ceļam uz augšu. Mēs kā ceļamies ar āpeļu muguru. Un mēs aktivējamies. Skatiens uz augšu, taisam govs pozu. Aktivizējam kāju pirkstus un sēžamies ceļam gaisā suņa pozā. Un mēs stiepamies ar kūškuru uz priekšu, planks. Vēders ievilkts, gurdi mums stiepjas pie nabas. Un čaturanga celīšiem ceļ uz zemes. Kūškurs pastiepjas priekšu, rokas spēks zodas. Atvamies kopšas pozā, izvēlamies mazā vai lielā pēc sajūtā. Dzīvi jālpa. Un izelpā sēž tiekam atpakaļ bērnu poza, kā īkšķi saliekam kopā. Un uztaisīsim pāris šādus atlīšus. Ar plaukstam stiepamies zemē, ceļam āpeļu muguru uz augšu. Un paskatiens uz augšu, govs poza. Izelpa aktīvas pēdas, sēž stiepies gaisā, suns. Mēs stiepamies nedaudz nopļot muguru uz priekšu plankā. Turam sevi. Ar plaukstam stiepamies zemē, lāpsnis ceļās uz augšu. Čaturāgi ceļi. Kūškurs pastiepjas priekšu, rokas spēks zods. Kobras poza. Izelpa sēž stiepies atpakaļ bērnu poza. Bērnu poza. Pēdējais atlīdz jāpā ārā, par muguru ceramies uz augšu. Skāties uz augšu, govs poza. Aktīvs pēdas suns. Stiepamies ar ķermeni uz priekšu, planks, gurdi stiepjas pienāks, turam sevi spēcīgi. Čaturāgi ceļi uz zemes, vēders ievilkts, kūškurs pastiepjas priekšu, rokas pēdas zods. Atkaramies. Izelpu bērnu pozu. Āpeļu muguru ceļās uz augšu. Skātiens uz augšu, govs. Aktīvs pēdas suņa poza. Izelpā ieliecam daudz celīšus dziļāk, aizskalstīt uz atpakaļ, skriens uz paklaiņošajo daļu un ar pēdām šķāpojam pie plaukstām. Tad mēs esam paklaiņošajā daļā, varam atstāt celīšu nedaudz ieliektus, ar plaukstām satveram pretējos elpojumus. Ļaujam ķermeņa augšajai daļai nokarāties, atbrīvojamies šeit.
Būtām pašūpojamies uz vienu pusi, uz otru, uz augšu, uz leju. Jā. Izelpāt brīvo malkoņu sārā, par muguru ceļamies augšā, 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 augšā. Rokas pastiek muguras sāniem, ielpojam visu labos ar iekšā. Plauksmes kopā un plauks pie krūškuriem. Namastē. Atgriežamies atpakaļ paklājām šajā daļā, kā es mums ir gūri no tālumā, jāpārplauks mums tiekies pie zemes krēsls. Sēž tiekam uz atpakaļ, svars mums nāk uz papēžiem, varam ievilkt āstas kaulu. Jā, izelpā lieciens uz leju, galvu pastiekties starp kājām, astos mums tiekies uz augšu, uz augšu, uz augšu. Jā, paskatiens uz priekšu. Izelpānis. Šāturanga šeit izvēle vai ar ceļiem, vai mēs taisam pušapu. Ja mēs taisam pušapu krūšu, kurš tiekies priekšu, roku spēks, jāpaturamies korpus pozi. Izelpa sēž atpakaļ suns. Malači. Jāpalabā kāja ceļās gaisā. Labā pēdas starp plaukstām un izkupiens rokas tiekam gaisā. Paliekam izkupienā. 5 dziļas jāps izelps. Aizmugurējs pabeidz tiekies uz atpakaļu. Gurbi mums pastiekties pienabis. 3, 2. Un 1 jāp. Izelpā nāk mūsu leju. Labā kāja atpakaļ. Čāturanga. Jā. Izelpa suns. Kreisā kāja gaisā jāp. Kāja taisna. Izelpa pēdas starp plaukstām. Izkupiens. Lidojam gaisā, turamies šeit. Atkal atceramies, par kuriem punktiem mēs jau turam. Pēc aizmugurējs tiekies uz atpakaļ, guļus tiekies pienabas. 3, 2. Un 1 jāp izelpā nāk uz leju. Priesā pie klanks. Čāturanga. Jā. Izelpa sēž atpakaļ suns. Ielpa. Izelpā celīšu ielikt, skatiens uz pārkājiņu augšējo daļu. Lēcam vai čākojam pie pēdām. Ielpā skatiens uz priekšu. Galviņš izelpā pielīmēm krūšu, kur pie augstuliem. Ielpā ceļamies uz augšu. Rokas tiekam gars, sāniem ielpa. Plauks kopā. Plauks pie krūšķiem. Jāpār krēsls. Opa, nākam uz leju. Izelpa lieciens uz leju. Gals tiekies starp kājām. Vienlaicīgi mēs ar katru reizīti varam milimetru vairāk pastiekt tas skalus augšu. Jāapskatiens uz priekšu. Izelpa planks. Čāturanga ceļi vai pušaps pēc izelves. Jāpa. Izelpa suns. Jāpa labāk aiztiekies gaisā, jāpa. Pēdas starp plaukstām. Izkupiens. Karotai pozitīvi, labā rokas tiekies uz priekšu, kreisā uz atpakaļ. Labais cels ielikts. Turamies. Kreisā roka uz, kreisā stājas lieciens uz atpakaļ. Izelpa plauksmes uz zemes. Un atpakaļ atpakaļ. Planks. Čāturam. Jā. Izelpa suns. Kreisā kāja gaisā ielpa.
Kreisā pēdas starp plaukstām izkupiens. Māleči turamies ar kontroli. Karotais 2. Kreisā roku uz priekšu, labā roku uz atpakaļ. Celīt cenšamies noturēt virspotītes. Labā roku uz labās kājas, palieciens uz atpakaļ, mierīgais karotājs. Cēlis priekšējais ieliekts. Jāpa, izāpa plauksnes uz zemes. Virsā kājā. Klangs čaturanga. Jāpa. Izaup suns. Ielāk māps un pausāvs mirklīti. Sakārtojam sev, varam iestiepties dziļāk ar muguru. Pūtā mēs ieliecam ceļus čučut dziļāk, iestiepamies ar muguru askalu, stiepjam uz augšu, uz augšu, uz augšu. Turamies. Ceļi ieliekts griedas paklaņošu ar daļu. Lecam vai čāplēm pie augstā. Jāapskaties uz priekšu. Īzāk pielīmēm krūšku pie augštupiem. Āpaļ muguru lēnām ceļamies uz augšu. Rokas stiepjam gar sāniem. Jāpa. Plauksmes kopā. Plauks pie krūškuriem. Pēdējais āplis savienosim ar līdzsvaru kājas gurnā tālumā. Rokas pie zemes. Ceļi ieliekt. Viss vairs uz papēžiem. Jāpa. Īzāk. Kāls stiepies starp kājām, askal stiepjam uz augšu. Jāpaskatiens uz priekšu. Izāk panas. Čaturanga ar kontroli. Jāpa. Izāk sēž stiepies atpakaļ suns. Labā kāja gaisā. Un šoreiz izvēlamies kāju, varam taisnu stiept, vai mēs ieliecam labo celi. Pēdu pastiepam tuvāk kreisās kājas sēž skalām. Kreisā kāja mums ir taisna, pamatkāja mums ir taisna. Skatiem zem labās rokas. Vēl 3, 2, un 1. Jā, izāpā labai sev stiepies pie krūškuriem vai pie dēguma galā. Pēdas starp plaukstām ar kontroli. Izkupiens. Māleči, lēnām. Jāpa. Izāpā krūškurus pastiepjās uz priekšu. Tagad ir poza 3, mēs lidojam. Rokas gar sāniem. Cenšamies noturēt aizmugurējo kāju vienā līnijā ar ķermeņa augšējo daļu. Ja mēs jūtamies labi, rokas mēs iztaisnojam sev priekšā. Ja mums ir grūti noturēt līdzsvaru, plauksnes mums vienmēr var būt uz zemes. Maksimums mēs rokas stiepjam sev priekšā. Vēl 5, 4, 3, 2, 1. Paaugstinām pie krūškuriem. Pieciem krūškuru uz augšu. Noķeram kreiso celi. Māleči. Neuztraucamies par līdzsvaru. Mēs sen esam taisījuši līdzsvaru postu, pēc varbūt grūtāk. Jā, izāpā atbrīvojam kāju. Suņu poza. Uztaisīsim mūsu pretējo pusi. Kreisā kāja gaisā, jā, tā ir taisna, vai mēs ieliecam celi pastiepam kreiso pēdu pie labās kājas, sēž skala un paskatāmies zem kreisās rokas. Vēl 3, 2, un 1. Jāapizāvē kreisais cels pie krūškuriem vai pie dēguma gala. Un 1 solīts ar pēdu starp plaukstām. Jāpār rokas ir gaisā lidojam. Skaisti. Īzāpa krūškurs stiepjās uz priekšu. Tagad patiešām lidojam karotē poza 3 un paliekam šeit. Atkal opcijas. Ja mēs pagaidām nejūtamies saglabāt plauksnes uz zemes, ja mēs jūtamies jau labi, mēs iztaisnojam rokas sev priekšā. Cenšamies noturēt ķermeni vienā līnijā. Vēl 5,
4, 3, 2 un 1. Plauksmes nāk pie krūškura, pieceļam krūškuru uz augšu, noķeram kreiso celi. Atbrīvojam kāju. Malači. Ko? Pagriežieties pret mani, uztaisīsim vēl vienu līdzsvaru vingrinājumu. Koku pozu. Ja. Ar labo pēdu mēs atbrīvojamies piepotītas zem ceļa, vai mēs nākam kreisā augsto priekšpusītē. Jo mēs nākam augstāk, jo būs grūtāk. Atveramies ar gurniem, ar šo daļu, kā mēs varam pastiet uz sānu. Un plauksnis noliekam pie krūškuriem. Viss kārtībā, turamies. Ja tā kāja krīt, nākam atpakaļ. Un skatiens vienā punktā, kas nekustās. Vienkārši noturam sevi. Ja mēs vēlamies sevi nedaudz izaicināt, opcija ar 2 pirkstiem mēs aizāķējam labo īkšķi, kreisā plaukstu uz gurna un iztaisnām labo kāju uz sāna. Šī ir opcija. Nav obligāti, varam pamēģināt. Vēl 5, 4, 3, 2 un 1. Nākam atpakaļ. Atbrīvojamies mašīnu, varam izskatīt kājas. Tā sajūta būt tāda spēcīga pēdās, tas nekas. Pretējā puse kreisā pēda piepotīta zem ceļa vai augstu priekšpusē. Atveramies ar gurniem, kā varam pastiet nedaudz vairāk uz atpakaļ, augstu pie krūškuriem. Un skatiens vienā punktā, kas nekustās. Mēs būs dienas, ka būs vieglāk to līdzsvaru noturēt, būs dienas, ka būs grūtāk. Un opcija, ja mēs vēlamies iztaisnojam kāju ar 2 pirkstiņiem, aizāķējam kreiso īkšķi, labā plaukstu uz gurnu un iztaisnojam kreiso kāju uz sānu. Šī ir opcija, nav obligāti. 5, 4, 3, 2 un 1. Nākam atpakaļ. Jā, un izaugņoči. Varam izskatīt kājas. Nākam atpakaļ suņu pozā. Iestriepsimies arī ar gurniem. Pastiepjam labu kāju sev priekšā balvošu pozā. Labā potīt pie kreisā gurna. Iztaisnojam kreiso kāju uz muguras un atbrīvojam krūškuri pie zemes. Mēs paliksim šeit kādu minūtīti, lai kārtīgi iestieptos ar gurniem. Cenšamies tā kā kreiso gurnu piespiest maksimāli pie zemes un atbrīvojamies. Jāpap plauksnes, pastiepties to ar krūškurim, ieceļam krūškuru uz augšu, kreisā pēda aktīva un pastiepjam labo kāju uz atpakaļ. Īstaisnojam abas 2 kājas uz mirklī. Putuņas notirpušas, piespiežam papēšu pie zemes un pastiepjam kreiso kāju sev priekšā, kreisā potīta pie labā gurna, īstaisnojam labo kāju un atbrīvojamies ar krūškuri. Pie zemes iztaisnējam rokas sev uz priekšu un pielākam labo gurnu tuvāk zemē.
Ielpāt plauksnes, pastiepties ar krūškuriem, piecvirt krūškuru uz augšu, kreiso seju spaigu piespiežam stiepam pie zemes un labo kāju pastiepjam sev priekšā. Ja, iztaisnē pamestības kājas. Pastiepsimies uz priekšu. Ielpā rokas mums stiepies gaisā dziļi. Ielpā garinamies uz augšu un izelpā stiepamies uz priekšu, sākot no gurniem. Un satveram pēdas, potītes, apakštilpes, kas no kuram sanāk, mēs atveram pēdas, pastiepjam krūškuru uz augšu un izelpā elpoņu stiepjam uz leju, vēdru pastiepjam tuvāk kājām, atceramies ķermenis no rīta nav tik lokats, varbūt grūtāk iestiepties. Ja mēs vēlamies, varam ieliekt celīšus arī, palikt šeit un atbrīvojamies. Ja, un elpoņus mēs stiepjam uz leju. Māc semek, ļoti smuki. Pēdējais pāris, jāps, zaps. Un jāpalānām ceļamies uz augšu. Atceramies ar krūškuriem. Tālāk pabeigsim nodarbību ar bastrika elpošanas vingrinājumu. Nāksim uz celīšiem. Atbrīvojamies uz ceļiem. Taisīsim 3 aplīšus. 3 aplīšu pa 10 bastrika elpām ar ielpu. Mēs celsim rokas uz augšu un izelpā mēs rokas stiepjam uz leju. Taisam kāptas rokas, izskatās man šādi. Aktīvas ielpas un izelpas. Uztaisam kulaciņus, plaukstās atbrīvojam īkšķus iekšā, kaktus rokas. Un aiziet, sākam ielpas un izelpas caur degunu. Atbrīvojamies. Uztaisam dziļi ielpu un izelpu caur degunu. Un otrs aplis sagatavojam rokas, uztaisam kulaciņu, kaktus rokas un aiziet. Pabeidzam otro apli, atbrīvojamies, dziļi ielpa un izelpa, tas nāk tuvāk, varbūt uz manu citēsim. Kaktus rokas un aiziet. Atbrīvojamies, pabeidzam pēdējo apli. Uztaisam ielpu un izelpu caur degunu un pievēršam uzmanību savām iekšējām sajūtām. Saliksim plauksnes kopā namstē pie krūškuriem. Un pabeigsim nodarbību ar pateicību, padomāsim par vismaz 3 lietām, par kurām esam pateicīgi šodien. Jā, panāksim apkaļ viducītību, plauks pie pieres un namastē. Paldies, meitenes, ka bijāt šorīt kopā ar mani, lai jums veiksmīgs nedēļas sākums. Mēs